Sveiki, draugi! Es šodien ar ļoti labu ziņu. Es vakardien salikās man pēdējie puzles gabaliņi. Jā, un šobrīd es saprotu visu, ko nozīmē dzīve ir spēle, un mēs esam aktieri šajā dzīvē. Un mēs viens otram atspēlējam lomas. Draugi, es tik ilgu laiku mācījos šo, lasīju visas šīs grāmatas par apzināto ceļu, par ceļu pie sevis un strādāju ar savām traumām un biju pateicīga par visu, kas man ir, un visu laiku trenēju savu labo un kreiso smadzeņu puslodi un runāju afirmācijas un sekoju savām domām. Mans darbs izdarītais pašai ar sevi ir varenais, un es varu tikai un vienīgi kā sevi par to uzslavēt. Nu, lūk, draugi. Un šobrīd šodien aizgāju uz bibliotēku atpakaļ pēc šīs grāmatiņas. Autore ir Maira Gūtmane, Pamodiniet sevi radītāju. Un, draugi, izlasot šo grāmatiņu, es jau biju ļoti tuvu un gatava, un šo grāmatiņu es jau vienkārši apēdu, saprotot tur visu tekstu un katru vārdu tajā. Un, ziniet, katrs cilvēks, kas ir atmodies, viņam gribas atmodināt vēl daudzus cilvēkus. Un tāpēc Maira ir uzrakstījusi grāmatu, bet es sēžu šeit un saku, mīļie, dzīve ir kompjuterspēle, un tikai mīlestība, taisnība, atklātums un godība un visas labās īpašības, tikai šīs izvirzīsies cauri spēlē. Viss pārējais samaļās un aiziet, un mēs attīramies, un nākošajā spēles līmenī mēs jau esam tīrāki, mīlošāki, labsirdīgāki un apzinātāki. Un skatieties, Maira piedāvā afirmācijas es esmu ģeniālais ģēnijs. Lai mēs katru dienu teiktu šīs afirmācijas, jo katram no mums ir sava programma, kuras smadzenēs visu laiku iet, un mēs mierīgi darām savas lietas, bet viņš tur čučinās savā tajā frekvencē, kādā ir iesācis, un nekas nemainās, bet mums vajag tās programmas bloķēt, noņemt un nomainīt pret jaunām. Un jebkāda jauna nodarbe, ko mēs savā dzīvē sākam piekopt, lai tā būtu skriešana, vingrošana vai ēšana pēc pulksteņa laika, vai elpošana, vai grāmatas lasīšana no 1 līdz 2 dienām, jeb no 5 līdz 6 vakarā obligāti. Ja? Respektīvi, jebkas, ko mēs nomainām savā dienas ritmā, tas jau nes izmaiņas. Nu, un lūk, Maira man patiešām iedvesmoja. Jā, un es biju jau tik daudz visas savas lietas šitās darījusi dienas laikā, un es vēl piemetu klāt šīs pāris minūtes par to, ka es esmu ģeniālais ģēnijs. Un es esmu ģeniālais ģēnijs, ja mēs par sevi runāsim labas lietas, ja mēs kvantu laukā laidīsim tādus augstus vārdus, ģeniālus vārdus ar lielu ticību sev un cilvēkiem no kvantu lauka, mēs tieši to pat atpakaļ arī saņemsim. Un tā, lūk, draugi mīļie, šodiena ir pirmā diena, kad ielikšu šo rullīti postā, Instagramā un padalīšos arī Facebookā.
bet no šīs dienas likšu arī, varbūt ne katru dienu, bet diezgan bieži savos stories par to, kā es pildu šo uzdevumu, jo es esmu ģeniālais ģēnijs, tā var pateikt, vai tas ko maina, bet tad, kad mēs piedomājam pie tās frāzes, iedzīvojamies šajā frāzē, un nākošajā dienā tā frāze skanēs, es esmu ģeniālais ģēnijs, bet vēl pēc nedēļas viņa skanēs, es esmu ģeniālais ģēnijs, es zinu, ka es esmu ģēnijs. Ir atšķirība, jo es noticu vairāk tam, jo ar lielāku ticību es par to runāju, un jo augstākas frekvences no manis aiziet kvantu laukā. Līdz ar to es ātrāk to visu saņemu pretī. Nu, lūk, draugi, aiziet, es esmu ģeniālais ģēnijs, un kā liela pateicība Mairai par viņas dzīves stāstu, par to, ka viņa padalījās par savu atmošanos, un viņa ar šo grāmatu atmodinās daudzus cilvēkus. Maira, sirsnīgs tev paldies, un lai rulē ģeniālais ģēnijs. Es esmu ģēnijs. Kurš ar mani? Kurš no šodienas ar mani? Minūtīti no rīta, minūtīti vakarā, un minūtīti pa dienu. 3 minūtītes dienā. Es esmu ģēnijs. Draugi, aiziet un skatāmies, kas notiek rīt. Mīlu jūs un uz drīzu tikšanos, jo puzles gabaliņi ir salikušies, un man ir tik daudz ko teikt. Es varu atbildēt uz jebkuru jūsu jautājumu, kas attiecās par apzinātību un par to, ka dzīve ir kompjūtera spēle, un mēs visi esam viena liela mīloša dvēsele. Aiziet, gaidu jūsu jautājumus. Es esmu ģeniālais ģēnijs.